Čau visiem! Kamēr ir vēl ķiršu laiks, ir vietām, kur iet jau uz beigām, pie mums arī tais skaitā, ir vēl kur pašā karstumā. Šodien es gribētu parunāt vēl, kamēr var paspēt, par ķiršu mazulīšiem, jaunajiem stādiņiem. Tad, kad mēs tiekam pie ķiršiem, ko mēs darām? Izlupinām odziņas, bet kur kauliņus? Protams, ārā, vai ne? Vai nu tur miskastē tur iznesam, vai nu kaut kur citur, nezinu, kaut kur, kādā substrāta kaudzē vai kur. Skaties, kas man te ir, lūk šie mazie stādiņi. Skaties, kur gribi te apkārt, gan tur, un vēl tur. Šeit zālīte ir drusciņā atlaista, un šis ir īstais laiks, tad, kad viņus var redzēt, kad viņi jau ir mazliet jau paaugušies. Šeit ir vai nu no nobirušām odziņām, kas ir zemē nonākuši, vai nu no saknēm, jo, ja nemaldos, ķirši arī no saknēm dzen stādiņus. Tad lūk, būtu priekšlikums, ideja, tos kauliņus, kas paliek pāri pēc ķiršu lopīšanas, tos smuki var sev zināmā vietiņā, smuki pierakt viņus, atzīmēt, ka tur ir kaut kas iesēts iestādīts. Pretējā gadījumā nākamajā gadā droši, kā bankā, kā teikt, būs aizmirsts, ka tur kaut kas vispār ir sēts, vai pēc ilga laika atceries, ka pareizi, bet tur šos te ieraka, vai ne? Bet paiet laiks un aizmirst, un ja tur kaut kas ir padīdzis, protams, tas tiek izrauts ārā, vai ar trimeri pa virsu un sveiki. Tad lūk, un noteikti atzīmēt to vietiņu, ka tur kaut kas ir, un tā labi trekni atzīmēt, lai atcerēties un zināt tur nākamajā gadā skatīties. Labākais būtu kaut kur jūlija mēnesi, jūlijas augusts, kad jau var sākt skatīties, un kad tur teorētiski, ja tur kaut kas ir, tad jau, pēc idejas tur būtu jābūt redzamam. Pa ziemu tas iziet stratifikācija. Tas būtu, kas palielina dīgtspēju, augstumperiods, pēc tam siltumperiods. Mūsu augstuma mēneši, tas ir tieši tas, kas viņiem tieši ir vajadzīgs. Un tad, kad silts, tad viņš tur sāk jau, kamēr čaumaliņi puš un viss tā un tā. Un skaties jau jūlijā jau, lūk, šādi smukulīši. Protams, paies nedaudz gadi, kamēr tiks pie normāliem kokiem, un tad, kad savu ražu jau sāks dot, protams, jā. Bet tas būtu šāds lēts veids, kā tikt pie, ķirškokiem. Un pēc pāris gadu desmitiem jau skaties, jums tur jau džungļi būs izveidojušies, reāli ķiršu džungļi, kur jau jālūko būs kaut ko izzāģēt par daudz. Šis labi strādā uz skābajiem ķiršiem, saldie arī, varbūt ne visi. Tas no šķirnes jāskatās, kā kuri melnie, sarkanie, kādi kuri, jā. Tā kā, protams, var trenēties, nodarboties arī ar potēšanu, ja? Ko ne vai ne? Kad kaut ko citu uzpotēt, kad foršu šķirni uz šiem te. Patreiz es potēšanas video neko tādas nerādīšu, es pati vēl mācos to visu. YouTube un ne tikai YouTube materiāli ir pietiekami, kur paskatīties, kā potēšana, kā viss, ja? Tas jau nekas, kad no sākuma varbūt nesanāk, parunā ar kādiem zinošākiem cilvēkiem, vai nesanāk vienu gadu, mēģina nākamajā gadā. Tad, kad to iemācās, vispār tad, kā sakot, pavēlnieks, brīnum pavēlnieks, ja? Saviem kociņiem. Foršas šķirnes, ābelītes uzpotēt uz kādiem mežiņiem, vai superīgs plūmi šķirnes, ķiršu šķirnes, visu, ko var dabūt gatavu. Informācija pieejama ir ļoti daudz.
vienīgais, jā, kad varbūt īpaši nestādīt blakus bērziem, eglēm un tā, neteiksim, ka neaugs jau, ja, bet, tur tā raža un tas viss pārējais tā, varētu būt labāk, ja. Tādā tā kā meža zemē vai kaut kā tā, tas nebūs tas labākais variants. Skāba augsne, skābu augsni atpazīt pēc tā, ja tur sūniņi ir virsū, gan arī pēc smaržas zemi var atpazīt, kas ir skāba augsne un kas ir auglīga augsne, protams, ja. Pēc tā, kas arī tur aug, vai tā ir garse, vai tās ir sūniņas, ja, pie eglēm un tā, tādā treknākā zemē, protams, kad labāk augs. Un bērs tas vēl ir tāds, kas labs, labs susinātājs. Zemi patīk spēcīgi novājināt, un ja pie dārza būs bērs, tad viņš diezgan labi to dārzu nosusinās. Kā teikt, atņems mitrumu. Ko, es domāju, šai reizītē pietiks. Tur apakšā ir tā īkšķīša podziņa. Ja tev mans video šķita interesants, uzspied uz tās podziņas, būšu ļoti priecīga un pateicīga. Un tā, tiekamies nākamajā video. Čau! Aizmirsu piebilst vēl vienu mazu niansīti. Ķirši nemīl augstu ūdens līmeni. Tā kā skatieties arī to. Ko, kas mēģina, lai izdodās?